Sveiki! Šonedēļ Strasbūrā notiks svarīga Eiropas parlamenta plenārsēde, kurā mēs apspriedīsim vairākus nozīmīgus jautājumus, kas tieši ietekmē gan Eiropas Savienības, gan Latvijas drošību un nākotni. Pirmais jautājums ir par drošības draudu novēršanu, īpaši ņemot vērā tādas traģiskas notikums kā Solingenes uzbrukums. Mums ir jāstiprina mūsu pieeja nelikumīgas migrācijas novēršanai un jānodrošina efektīvu nelegālo migrantu atgriešanas sistēmu. Ir skaidrs, ka tikai ar stingrāku robežu kontroli un skaidrākām procedūrām mēs varam samazināt šādus draudus un garantēt mūsu pilsoņu drošību. Otrais jautājums. Mēs runāsim par problēmām, kas saistīts ar pieaugošo antisemītismu un citiem naida noziegumiem Eiropā. Antisemītisms un naida runa ir nepieņemama jebkurā sabiedrībā. Mums ir jāspēj reaģēt ar konkrētiem pasākumiem, kas veicinās iecietību un drošību visiem Eiropas iedzīvotājiem. Naida runa un antisemītisma normalizēšana, piesazot to ar cīņu par kādas citas grupas tiesībām, nedrīkst netraucēt turpināties. Svarīgs būs arī jautājums par Eiropas Savienības dalību valstu turpinātu finansiālo un militāro atbalstu Ukrainai. Es stingri iestājos par to, ka mums ir jāpalīdz Ukrainai ne tikai vārdos, bet arī ar konkrētiem rīcības soļiem, lai nodrošinātu tās suverenitāti un stabilitāti. Par nepieciešamību atbalstīt Ukrainu vakar, tagad un rīt esmu izteicies vairāk kārt un turpināšu par to runāt visos iespējamos formātos. Papildus tam noteikti būs karstas diskusijas par Ungārijas nacionālās kartes schēmu un tās ietekmi uz Schengen zonu. Lai gan Ungārijas puse argumentē, ka šī schēma ir likumīga un droša, ir skaidrs, ka šādi mehānismi neskar tikai vienu dalībvalsti, bet gan visu Schengen zonu. Un viena dalībvalsts ar saviem lēmumiem nedrīkst apdraudēt mūsu kopējo drošību un tās telpu. Un ir jānodrošina, ka visas dalībvalsts ievēro vienotus principus, lai nodrošinātu šo vērtību aizsardzību. Nav pieņemama, ka viena valsts pieļauj potenciālu spiegu un sabotieru iekļūšanu Eiropā, papildinot tos noteikti simtus, ja ne tūkstošus, kuri šeit jau atrodas. Visbeidzot, mēs arī diskutēsim par ziņojumu par Eiropas konkurētspējas nākotni. Ir būtiski nodrošināt, ka Eiropa spēj saglabāt savu pozīciju pasaules ekonomikā, atbalstot inovācijas, jaunu uzņēmumus un investīcijas. Mums ir jāfokusējas uz ilgtermiņa risinājumiem, kas veicinātu mūsu ekonomikas ilgspējīgu un neatkarību. Runājot par ārlietām, šeit ir jāpiemina arī aizejoša Eiropas komisijas darbība pēdējos mēnešos. Borela vadītā komisija ir izcēlusies ar vairākām kontroversālām iniciatīvām, piemēram, saistībā ar Borela vietnieku dalību Irānas prezidenta inaugurācijā. Blakus un kopā ar, piemēram, pārstāvjiem no Hamas teroristiskās organizācijas un Hezbollah un nesen publiski izskanējušo rosinājumu par sankciju noteikšanu Izraels ministriem. Tas rada jautājumu, cik adekvāti ir šādi skaļi un pretrunīgi lēmumi no aizejošas komisijas, konkrēti no augstā pārstāvja ārlietās, likt dienas kārtībā. Vēl viens būtisks jautājums ir Eiropas Savienības budžets, kur apspriedīsim arī šajā plenārsēdē. Ārlietu komitejā mēs jau iepriekš esam balsojuši par vairākām svarīgām budžeta prioritātēm, tostarp drošības jautājumiem, Eiropas Savienības paplašināšanos un kaimiņu valstu politiku. Īpaši aktuāli ir priekšlikumi par ārējo robežu un apsardzības pastiprināšanu un navigācijas drošības uzlabošanu Baltijas jūras reģionā, ņemot vērā Krievijas iejaukšanās incidentus. Tēmu un darbu ir daudz. Turpināsim strādāt, lai Eiropas Savienība spētu efektīvi reaģēt uz visdažādākiem izaicinājumiem, ar ko saskaramies, un personīgi strādāšu, lai panāktu maksimālu atbalstu jautājumos, kas skar Latvijas drošību un aizsardzību, kā arī mūsu intereses starptautiskajā telpā. Paldies par uzmanību, un, ja ir interese, sekojiet līdzi plenārsēdē tiešraidē. Links ir tepat zem šī ieraksta. Uz tikšanos!